Управление жилыми и коммерческими объектами, в том числе муниципального жилья, содержание, ремонт зданий столицы, сохранение исторических зданий, уход за объектами культурного наследия, сдача недвижимости в аренду и развитие городской структуры. Все эти функции выполняет муниципальное предприятие «Рига с нами», у которого теперь появился новый руководитель. Впрочем, Ойерс Валкерс, который сейчас в гостях в нашей студии, уже какое-то время исполнял обязанности председателя правления предприятия, а теперь был уже официально утвержден в должности председателя правления «Рига с нами». Ойерс Валкерс сегодня гость программы «Домская площадь». Лабрīt, Валкер Кунгс. Доброе утро, господин Валкер. Спасибо, что вы пришли. Лабрīt, я. Ну что ж, в вашем ведении муниципального предприятия «Рига с нами» сотни тысяч квадратных метров самых разных объектов, от муниципального жилья до различных исторических, значимых зданий, таких, например, как Дом Черноголовых, например. Какое направление в обслуживании зданий Риги будет являться для вас наиболее приоритетным? Jā, tad labrīt vēlreiz. Un jāsaka, ka uzņēmums Rīgas nami darbojas daudzos biznesa virzienos, un sākot no Rīgas vai Eiropas pat skaistākā kinoteātris Splendid Palace līdz pat sociālām mājām, pa vidu vēl tirgi un daudz citi darbi un uzdevumi. Skaidrs, ka mums ir savas prioritātes, kas pamatā ir saistīts ar nekustamo īpašumu vērtības saglabāšanu, nekustamo īpašumu attīstīšanu, tirgu attīstīšanu. Ja? Tā kā, Rīgas nami laikam ejot noveco, kas nozīmē, ka ir nepieciešami liela apjoma ieguldījumi, lai šos īpašumus varētu pilnvērtīgi izmantot arī nākamās paaudzes. Piemēram, īpašums Rīgas modes, kas ir Brīvības ielā 4953, mums piederošs nams rīdziniekiem. Такой символ города, конечно. Pilsētas simbols tieši tā. Ir pienācis laiks to atjaunot, gan konstruktīvos elementus, gan padarīt šo namu energoefektīvāku, gan skatīties, kā mēs varam efektīvāk izmantot telpas iekšienē. Ja, mēs redzam iespēju, ka šeit ir iespējams veidot šo jaunā tipa biroju aktivitātēs bāzētu biroju, kas būtībā ļauj samazināt telpu platību vienai iestādei par vismaz 30%. Tie ir mazāk kvadrātmetri, mazākas apsaimniekošanas izmaksas, mazākas energo izmaksas. Tā kā, tur ir vesela virkni iegūmi. Ja, turklāt tas darba veids, kā mēs varam strādāt, ir daudz efektīvāks. Ja. Tā kā šis ir tāds viens virziens. Protams, šis ir liela apjoma investīcija projekts, un tie ieguldījumi ir mērāmi vismaz sākot no 15 miljoniem eiro un uz augšu, atkarībā cik liela tā ambīcija mums tur veidojās. Tāpat nams Amatielā 4. Ja, šobrīd stāv gan tukšs, skaists nams ar skaistiem plašiem logiem. Arī jautājums, kā mēs šeit varam šo energoefektivitāti šajā namā iedzīvināt. Rīgas centrāla tirgus. Ja, pilsētas vizītkarte, daudz satiksmes mezglu krustpunkts. Tā kā arī šim īpašumam tuvākajā laikā ir jāveic steidzamas investīcijas. Pretējā gadījumā, ja mēs 2 gadu laikā neveiksim šos ieguldījumus, tad, piemēram, Гаļas павильон mums var нākties слēgt. Ja? Да, позвольте, мы про Рижский центральный рынок, это очень важная тема, мы ее коснемся отдельно и подробнее. Я хочу пойти по порядку. Вот вы упомянули про Ригас Модес, здание. Мне кажется, что у наших радиослушателей сразу может возникнуть вопрос, оно сохранит за собой вот на момент ремонта, реновации те функции, которые сейчас там выполняются, потому что там важные структуры находятся. Будет ли там доступны услуги, которые там сейчас осуществляются? Jā, par šo mēs esam domājuši un analizējuši dažādas iespējas daļai pārcelt funkcijas uz remontu laiku uz citurienu vai atstāt šajā vietā. Tā priekšroka, mūsuprāt, būtu dodama iespēja pakāpeniskai īpašuma atjaunošanai, nepārvietojot šos lietotājus pašvaldības institūcijas uz citurienu. Bet es nevaru izslēgt, ka mēs mājokļu vides departaments, Rīgas digitāla aģentūra, Rīgas centrālā biblioteka. Ja, jau, piemēram, šogad mēs plānojam veikt Rīgas centrālās bibliotekas vienu stāvu atjaunošanu, investējot 700 000
eiro. Nu, tā kā pakāpeniski mēs redzam, ka mēs to varam kaut vai stāvu pa stāvam īstenot. Ja? То есть нет каких-то направлений приоритетных, есть некие точечные объекты, на которые нужно обращать внимание и конкретно ими заниматься. То есть нет такого, что вот ближайшие 3 года мы занимаемся социальным жильем, или ближайшие 3 года мы, скажем так, поддерживаем историческую ценность каких-то зданий, являющихся памятниками архитектуры, например, как тот же дом Черноголовых. То есть какие-то точечные объекты, которые максимально требуют сейчас внимания. Jāsaka tā, ka mēs šobrīd faktiski darbojamies, iestrādes veidojam visos gandrīz vai virzienos. Ja jūs pieminējāt dzīvojamās mājas, kaut vai pašvaldībai ir nepieciešama papildus dzīvojamā platība. Mūsu rīcībā ir 20 zemes gabali, kurus ir iespējams attīstīt šo dzīvojamo māju būvniecībai un iedzīvotāju izvietošanai. Mēs jau esam uzsākuši sarunas ar mājokļu vides departamentu un pašvaldību šajā virzienā. Šeit ir gan idejas par to, ka ir iespējams izmantot šo Eiropas Investīciju bankas finansējumu un privāto partnerību. Tāpat mēs kā partneris esam gatavi šajā projektā startēt un būvēt šīs dzīvojamās mājas un viņas apsaimniekot. Ja? Tāpat mūsu portfelī ir 45 nekustamie īpašumi. Mēs visiem viņiem esam veikuši tehnisko apsakošanu. Ik gadu veicam arī vizuālo apsakošanu, un attiecīgi atkarībā no īpašuma tehniskā apsakošanā konstatētā, mēs veidojam šo remontu darbu un kapitāla ieguldījumu plānu. Tā kā es teiktu, ka mēs šim jautājumam pieejam plānu veidā, un piemēram, šogad mūsu sastādītais investīciju plāns paredz, ka mēs investēsim virs 5 miljoniem eiro dažādos īpašumos atkarībā, kur šīs vajadzības ir steidzamākas. Ja? Jo, kā jau es minēju, šis īpašums noveco, un ja saulaicīgi nav veikts līdz šim tās investīcijas, tad šobrīd to investīciju apjoms ir lielāks, un tās prasības ir lielāks. Jā. Понятно, что подчинить и привести в должное состояние может оказаться гораздо дороже, если не взяться за это вовремя. Хочу продолжить с вами тему социального жилья. Она очень важная, я уверена, интересует наших радиослушателей. Планы, о которых вы говорили, вот это перспектива какого времени примерно? То есть, проще говоря, когда может появиться новое социальное жилье в Риге? Es domāju, ka tas ir tuvāko gadu, 2, 3, 4 jautājums. Ja? Jo šobrīd tiešām ir jau tās sarunas ir tādā aktīvā fāzē, gan lai izmantot šo te lielo privāto partnerības iespēju, gan arī mēs, tiklīdz mēs esam novienojušies, mēs esam gatavi straujiem soļiem virzīties uz priekšu. Vienmēr tas ir finansējuma jautājums, ja, kas ir arī jāatrisina. Но это постройка с нуля или это... Да, все-таки это будут строить с нуля. То есть не будут переданы функции уже имеющейся недвижимости в социальные нужды. Ir jābūt dzīvojamai mājai, lai viņi varētu izmantot funkcionāli šiem mērķiem. Ja. Šobrīd mūsu rīcībā ir 66 dzīvojamās mājas, no kurām 16 ir sociālās. Tās ir aizpildītas. Ja, ja mēs gribam apmierināt lielākas vajadzības, ir nepieciešams veidot no jauna šīs dzīvojamās mājas. То есть мы сегодня с вами можем сделать такой вывод, что в течение ближайших 3-4 лет в Риге могут появиться новые социальные дома, и это значит, что те люди, которые, может быть, сейчас как раз являются соискателями такого жилья и подходят по критериям для того, чтобы их получить, как раз-таки у них есть надежда на то, что это может случиться в ближайшие 3-4 года. Jā, es gribētu jums piekrist. Jā. Ну что ж, давайте тогда поговорим о судьбе рижских рынков. Начали мы с вами уже с центрального рынка. Итак, да, что ожидает его в ближайшей перспективе? Centrāla tirgus, jā, mēs jau iepriekš pieskārāmies, jau minēju, ka tā ir arī pilsētas vizītkarte, un centrāla tirgus cits starpā ir arī viens no lielākajiem sektajiem tirgiem Eiropā. Šī platība ir samērojami pret šo te pārtikas tirdzniecības funkciju un nepieciešamo platību. Viņa ir par lielu. To mēs secinājām Centrāla tirgus attīstības koncepcijas izstrādes ietvaros, kuru mēs pagājušajā gadā izstrādājām. Un būtībā mēs secinājām, ka
ir jāievieš jaunas funkcijas centrāla tirgu, tā kā tas arī ir visur Eiropā. Tirgum jākļūst par multifunkcionālu vietu, kur ir pārtikas tirdzniecība, kur ir ēdināšana, kur ir kultūra, māksla, sports, izglītība, visas šīs funkcijas, kas apmierina pēc iespējas plašāk interesēto pušu vajadzības. Un runājot par gaļas paviljonu, kas iezīmējās kā viens no potenciāliem šīs kultūras, sporta funkcijas izveidas vietām, tad attiecībā uz to ir jārīkojas gan ātri, jo ja mēs tā nedarīsim, tad pēc 2 gadiem mums šo gaļas paviljonu diemžēl nāksies slēgt, jo viņš vairs tehniski neatbildīs eksploatācijas iespējām, prasībām. Tā kā mēs arī aktīvi darbojamies šajā virzienā. Papildus tam mēs soli pa solim jau veicam arī pārējo tirgus paviljonu atjaunošanu. Piemēram, pagājušajā gadā mēs atjaunojām sakņu paviljonu jumtu, un šobrīd patreiz notiek darbi sakņu paviljonu jumta konstrukciju atjaunošanā. Mēs esam jau izsludinājuši iepirkumu piena paviljona, arī jumta atjaunošanai un konstrukciju atjaunošanai. Tā kā, atjaunojot vienu paviljonu, mums pavērs iespējas pārcelt saturu uz atjaunoto un attiecīgi ķerties клад нākamajam павильонам. А почему в таком случае нельзя поступить так же с мясным павильоном? Почему все-таки стоит угроза его закрытия, если он не сможет реализовать вот эти мультифункциональные свои задачи, например? Gaļas paviljonam, protams, arī tas viss ir naudas jautājums, bet ņemot vērā, ka mēs iezīmējam šeit to nākotni, kas saistās ar kultūru, sportu, atpūtu, tad, lai mazinātu šo slogu iespējamo uz pašvaldību, lai šīs izmaksas varbūt negulstās uz pašvaldību, būtu prātīgi un liederīgi piesaistīt šeit privātu investoru, tādu ilgtermiņu nomnieka izskatā, un tad jau šīs investīcijas attiecīgi veic pats nomnieks. Tā kā tur arī minimālās investīcijas ir vismaz 5, 8 миллиона, tā kā, pietiekami apjomīgi. А вот как вам кажется, вообще приживается эта концепция мультифункционального использования рынков? Ведь о ней говорят уже давно, и, в общем-то, частично она уже начала реализовываться, во всяком случае, на Видземском рынке, о котором мы тоже с вами поговорим. Там уже проводятся какие-то перформансы, выставки, музыка играет, во всяком случае, летом. На ваш взгляд, такая концепция приживается, она нужна в городе? Есть ли действительно гарантии того, что использование рынка в качестве некого культурного пространства, это может быть интересно и будет пользоваться популярностью у горожан? Es domāju, ka noteikti, jo viens aspekts ir tas, ka mums vienkārši pārtikas tirdzniecībai tik plašas telpas nav nepieciešams un ir jāmeklē, ko likt vietā. Un šīs attīstības koncepcijas, centrāla tirgus attīstības koncepcijas izstrādes ietvaros mums bija arī publiskā apspriešana, piedaloties sabiedrībai iesaistot, un tur šie priekšlikumi un vēlmes tieši izskanēja, ka mēs gribam, lai centrāla tirgus kļūst par multifunkcionālu, lai mēs tur varam aiziet ar ģimenēm, atpūsties ne tikai tirgus darba laikā, bet arī vakaros, jo vakaros viņš ir tukšs. Mēs gribam, lai šī teritorija dzīvo, lai tur var doties bērni, ģimenes, atpūsties, priecāties, izklaidēties. Es думаю, jūs piekritīsiet. Я с вами согласна. Это было действительно интересное пространство в городе. Но тут еще вопрос инфраструктуры, да, когда вы рассказываете о том, что можно было бы приехать вечером, например, или в выходные с детьми, провести там время. Я сразу, конечно, с практической точки зрения думаю, так, а где я поставлю, например, машину и прочее, да, то есть центр города, в особенности вот район центрального рынка, он такой наиболее, мне кажется, сложный с точки зрения там припарковать mašīnu. Jā, par autostāvvietām arī šis jautājums izskanēja. Daudz jautājumu tika uzdot koncepcijas izstrādes ietvaros, un ik pa laikam mēs tos dzirdam arī šobrīd. Mēs mērķiecīgi šobrīd veicam rūpniecības preču tirgus, bijušās rūpniecības preču tirgus teritorijas, tirdzniecības stendu demontāžu. Tur ir plānots izveidot autostāvvietas, jaunus tirdzniecības centrus, tā kā paplašināt šo iespēju novietot transportu. Vēl ko izmantojot iespējas gribētu Промтоварный, как раньше его называли. Jā, klausītājiem varbūt izmantojot iespēju atgādināt, ka autotransportu var novietot arī iebraucot centrāla tirgus teritorijā.
tur ir barjera, jūs iebraucat un novietojat, un viņš šobrīd patiesībā netiek pilnvērtīgi noslogots. Ja? Tā kā mēs, Это со стороны Гоголя nē, или со стороны набережной? Ластādīs. Ластадия, со стороны улицы Ластадиес, да, которая бывшая Масковас улица. Да, вот напоминает господин Валкерс, что можно въехать на территорию рынка и там поставить машину, проехав через шлагбаум. Хорошо, будем следить за судьбой развития центрального рынка. А как насчет Видземского? Какая судьба ожидает его? Vidzemes tirgus, jā, arī viena no Rīgas pērlēm, kur mēs vēlētos attīstīt. Jau līdz šim esam veikuši virkni tādu aktivitāšu pasākumu, kas ir vērstas uz tirgus iedzīvināšanu. Tirgū notiek nakts tirgi, pastāvīga tirdzniecība, dažādi koncerti, ēdināšanas pasākumi, kultūras pasākumi. Tur notika laikmatīgās Kim mākslas izstāde. Ja. Tā kā dzimšanas dienas svinības, dažādas pasākumu svinības, tā kā mēs jau esam veikuši virkni aktivitāšu, lai to iedzīvinātu. Taču Vidzemes tirgus ar saviem vēsturiskajiem paviljoniem arī prasa apjomīgas investīcijas, un varbūt līdzīgi kā Agenskalna tirgu mēs esam izvēlējušies iet šo ceļu, piesaistot strateģisko partneri ilgtermiņu nomnieku izskatā, kurš šīs liela apjoma investīcijas veiktu. Mēs esam izsludinājuši izsoli. Es gribētu uzsvērt, ka būtiskākais izsoles nosacījums ir tāds, ka Vidzemes tirgum ir jāsaglabā sava tirgus funkcija, tirdzniecība. Vidzemes tirgum ir jābūt publiski pieejamam ikvienam sabiedrības loceklim, tā kā tas ir strikti noteikts izsoles noteikumos. Izsoles pieteikšanās izsolē ir noslēgusies, un mēs šobrīd esam saņēmuši vienu pretendentu piedāvājumu, lai gan pirms tam interesi izrādīja vairāk iespējamie potenciālie nomnieki. Skatīsimies, šobrīd mēs veicam iesniegto dokumentu izvērtēšanu, to atbilstību izsoles noteikumiem, un 18. martā ir nozīmēta izsole. То есть будет, да, 18 марта в будущем? Ja izsoles pretendentam viss būs kārtībā ar atbilstību izsoles noteikumiem, mēs ceram, ka tā būs, tad ejam uz priekšu pēc plāna. То есть объекты, которые исторически являлись торговыми площадями, или, иными словами говоря, рынками, они в любом случае сохранят, во всяком случае, по большей своей части, сохранят за собой вот эту функцию, которая за ними закреплена. Не будет так, что в рамках аукциона появится некий претендент, и потом вместо Видземского рынка будет совершенно что-то другое происходить. Так не может быть. Lai tā nenotiktu, mēs esam to strikti noteikuši izsoles noteikumos, paredzot, kā jau es minēju, ka tam ir jābūt tirgum, publiski pieejamam, ka tur jābūt pārtiks tirdzniecībai, tur jābūt ēdināšanai, tur jābūt kultūras aktivitātēm, un tur nevar būt lielveikalu tirdzniecība ķēdes. Ja tur priekšroka būs dodama Latvijas zemniekiem, amatniekiem, mazajiem aizžotājiem. Tā kā, jā. Но мне кажется, таким хорошим примером истории успеха того, как модернизируется и интегрируется согласно каким-то новым концепциям и, может быть, предпочтениям горожан рынки, это Агенскалнский рынок. И вот он как раз-таки несколько лет назад открылся после реконструкции, получив такие дополнительные, опять же, вот эти функции, такую мультифункциональную свое существование и жизнь он начал и пользуется очень большой популярностью. Но есть еще, кроме того, и такие маленькие рыночки тоже в районах. Вот какова их судьба? Они будут закрываться, потому что была такая волна, они вот закрывались один за другим. Как будет дальше? Есть ли какой-то претендент на исчезновение? Mēs droši vien, kad vairāk varam runāt par savā pārvaldīšanā esošiem tirgiem. Tie ir centrāla tirgus, tie ir Vidzemes tirgus, par kur attīstību jau es ieskicēju, kādi ir tie nākamie plāni. Vēl trešais tirgus ir tirgus Latgale, sīkpreču tirgus, un mēs arī šī tirgus nākotnē esam izvērtējuši, un jāsaka, ka patiesībā šis tirgus ir gana aizpildīts. Tātad vakance tur nav liela, un mēs plānojam arī šo te Latgales tirgu turpināt izmantot līdzīgā veidā, kā tas ir noticis līdz šim. Ja, varbūt nedaudz uzlabojot, ieviešot autostāvveids, lai vērtāk piebraukt, novietot autotransportu. Savu trīs tirgu attīstību mēs esam iezīmējuši diezgan skaidri, un tiem ir jāsaglabājās.
Ну что же, спасибо вам большое за этот разговор. Я напомню вам, дорогие радиослушатели, что сегодня в гостях у программы «Домская площадь» был новоутвержденный председатель правления муниципального предприятия «Рīgas Nami» Ojers Valkers. Большое вам спасибо, господин Valkers. Liels paldies jums par sarunu. Jauku dienu. Домская площадь. С добрым утром!